Turpinu ceļš uz slimnīcu, bet paņemam pa labi. Ko mēs atkal redzam, tie ir kapi. Tad vienkārši pievērsiet uzmanību kapu apjomiem. Augšā tur ir slimnīcas un lejā kapi, viss kā pienākas. Tie visi ir kapi. Pasieties, nav nemaz baisi, tik skaisti koki un tie zaļuma augi. Skatīšos, vai aiz līkuma arī vēl ir kapi. Jā, esam uzkāpuši kalņa un kapi joprojām turpinās. Tad es turpinu ceļu un gribu paskatīties, cik tālu kapi aiziet. Bet interesanti tas, ka kapos visos laikam ir tiešām vienāda smarža. Šeit smaržo tāpat kā pļaviņu kaklos mūsējos. Jā, un te aiz sētas joprojām turpinās kapi, bet izskatās, ka šie ir tādi vecāki. Šeit ir tādi interesanti apstādījumi. Visiem kapiņiem vienādi. Un ko es varu pateikt? To, ka bailīgi būt starp kapiem šeit nav nemaz. Jā, šie kapi izstās kā parki ar skaistiem zaļumaugiem, skaistiem kokiem. Fonā skaisti Bergenes kalni. Ejot mājās. Nu, veikali, kas atos remetusim. Labi. Dzīvo māja. Dzīvos mājas. Kapi. Šī bija viena no dienām, ka šoreiz 17. jūnijas, bet tikpat labi varētu būt arī diena rudenī, ziemā. Šādi izskatās laika apstākļi Bergenā. Apmācies, līst. Tālu neko nevar redzēt, kalni ir. Saulēnā laikā izstās pasakaini. Kas mums te lejā? Kapi.